Labvakar, mīļie radioklausītāji. Iesāksim šo vakara svētbrīdi ar īsu lūkšanu. Mīļais debes Tēvs, mēs nākam Tev priekšā un pasakamies par Tavu žēlastību, par šo arī laiku, ka mēs varam svinēt mūsu svētkus, Latvijas svētkus, brīvības svētkus, ka mums ir neatkarīga valsts, ka mēs varam dzīvot brīvībā, sludināt evaņģēliju un dzīvot Tavā žēlastībā un apzināties, ka mēs esam taisnība Tevī, Jēzu Kristu. Amen. Šodien es vēlējos tādu īsu vārdu padalīties, pirms mēs iesim pie aizlūkšanām un vajadzībām, kas iesūstītas šeit radio. Un šo vārdu es nosaucu vai pārdomas vai tēmu, ka Dievs vairs uz mums nedusmojas, ka Dievs nedusmojas uz saviem bērniem. Es zinu, varbūt kādam var tas likties tā, vai tiešām tas tā ir, un vai tas ir, varbūt tas to izdomājis ir kāds cilvēks, vai tas ir Kaspars to izdomājis, vai kāds cits. Tad šodien varbūt pastīsimies Dievu vārdā un tā teoloģiskāk vairāk mēģināsim iedziļināties tīri, kā tas ir, kāpēc Dievs pats saka, ka es vairs uz jums nedusmošos. Un tas ir rakstīts, mēs zinām, Jesajas 54, sākot ar 9. pantu, 9.10. pantu izlasīsim, un tur tiek teikts tā. Tas notika kā Noā plūdu laikā, kā es toreiz zvērēju, ka Noās ūdeņi vairs neaplūdinās zemi, tā es tagad zvēru, uz tevi vairs nedusmošos un tevi nerāšu. Lai arī kalni atkāptos un pakalni sakustētos, bet mana žēlastības neatkāpsies no tevis un mana miera derība nešķobīsies, saka tas kungs tavs apžēlotājs. Tas ir jaunās derības pravietojums par Kristu. Un Jesajas 53. nodaļā runā ir par Mesiju, par cietēju, par mūsu Kristu, Mesiju, kas nes mūsu grēkus. Un Jesajas 54 turpina aprakstu par to, ka Dievs darīs ko Dievs darīs pēc Mesijas upura. Tātad miera, žēlastība, apsardzība un galvenais fakts, ko es šodien gribu vairāk kā izcelt, ir tas, ka Dievs vairs nedusmojas uz saviem bērniem, uz tiem, kas ir piedzimuši no augšienes, tie, kas ir viņa bērni. Un tātad šis apsolījums nav tikai Izrēlam pēc trimdas, tas ir Mesijas derības apsolījums, kas piepildās Kristū. Jaunā derība apstiprina, ka Dievs neuzlūko ticīgos ar dusmām, Dievs vairs nemeklē sodu, jo sods jau ir izliets uz Kristu. Kā Romiešiem 5.9 teikts, mēs caur viņa asinīm esam taisnoti un tiksim izglābti no dusmības. Ticīgais vairs nav dusmības bērns, viņš ir miera bērns. Dievs mūs vairs nesoda par grēkiem tā kā sodi, bet skatās mūsu savu žēlastību. Kā Ebrejiem 8.12 teikts, jo es būšu žēlīgs viņu netaisnībām un viņu grēkus vairs nepieminēšu. Dievs var, protams, pārmācīt, bet tas nav ar dusmām vai dusmu dēļ. Ticīgos viņš audzina, nevis soda no dusmām, kā ir teikts Ebrejiem 12.6, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Tā nav dusmīga tiesa, bet mīloša tēva audzināšana. Tātad Jesajas 54.9 attiecas arī uz tevi un uz mani. Ja tu esi no jauna piedzimis, ja tu esi pieņēmis Jēzu Kristu kā savu glābēju, kā savu kungu un ielaids viņu sirdī, un ir noticis šis augšpiedzimšanas notikums, par ko runā Jēzus arī ar Nikodēmu, ka tev ir jāpiedzimst no augšienes. Tad tie, kuri ir piedzimuši no augšienes, uz viņiem attiecas citi likumi kā uz tiem, kas ir bezdievīgi, kas nav pieņēmuši Kristu, kas dzīvo bez Dieva. Un, ja tu esi piedzimis no augšienes, tad Kristus
visas dusmas nesa tavā vietā. Dievs vairs nedusmojas uz tevi, viņš nepārmet tev pagātni, viņš tevi audzinās, protams, bet nekad nesodīs ar dusmām. Mēs šobrīd dzīvojam žēlastības, nevis dusmu laikmetā. Un teoloģiskais pamats Jesejas 54 ir jaunās derības. Jesejas 54 sako tūlīt pēc Jesejas 53, kur aprakstīts Mesijas upuris. Tātad Jesejas 54 ir derības sekas tam, ko Mesija, jeb Jēzus izdarīs. Jesejas 53. nodaļa apraksta izpirkšanu, Jesejas 54. nodaļa apraksta rezultātu. Tātad Dieva zvērsts es nedusmošos ir tieša Kristus upura sekas. Vecajā derībā Dievs dusmojās par grēku, jo taisnība to prasīja, likums to prasīja. Bet jaunajā derībā taisnība tiek pilnībā apmierināta Jēzu Kristu, tāpēc Dievs var likumīgi nedusmoties uz ticīgajiem. Taisnīguma doktrīna skaidro, kāpēc Dievs arī nedusmojas. Ticīgais ir pilnībā taisnots, kā rakstīts Romiešiem 5.1, tāpēc, ka esam taisnoti ticībā, mums ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Un taisnodams Dievs izsludina tiesas spriedumu, ka tu un mēs neesam vainīgi. Ticīgais vairs nav tiesājamā statusā. Dusmas pret grēku ir izlietas citur, un mēs zinām, tās tika izlietas uz mūsu kungu Jēzu Kristu. Ja Dievs turpinātu dusmoties uz jau taisnoto, viņš pats būtu pretrunā ar sevi, tāpēc viņš nevar dusmoties uz to, ko pats ir taisnojis. Un šī apmierināšanas doktrīna, ka Kristus nesa Dieva dusmas. Šis ir galvenais teoloģiskais punkts, un šodien es vairāk runāju teoloģiski, jo citreiz mums liekas, ka Dievs uz mums dusmojas, Dievs nav apmierināts, mums Dievs ir pastāvīgi, es pats agrāk tā jutos, ka Dievs pastāvīgi, ka es nespēju pietiekami labi visu izdarīt, un Dievs pastāvīgi ir neapmierināts, bet tas, es sapratu, vairāk nāca no mana zemes tēva, ka viņš bija neapmierināts, un es līdzīgi arī uztvēru debesu tēvu šādā gaismā. Bet, kad es sāku studēt Bībeli, studēt vairāk šīs teoloģiskās lietas, tad patiesība ir pavisam citāda. Un tas nav, tas, ko es tagad runāju, tas nav kaut kāda cilvēku izdomāts, tas ir Dieva vārds, un tā ir teoloģiska patiesību, kuru nevar apstrīdēt. Un šis ir galvenais punkts. Jēzus ir izpircējs, kas ir hilasimos, grieķiski. Un 1. Jāņa 2.2. viņš ir mūsu, kā rakstīts, grēku izlīdzināšana. Vārds izlīdzināšana, hilasimos, nozīmē dusmu, arī apmierināšana. Tātad Dievs vairs nav dusmās, jo Kristus pieņēma dusmu triecienu uz sevi. Slavu mūsu kungam Jēzum Kristum, ka viņš ir atpircis mūs no šīm dusmām, no šī soda, no tiesas. Un Dievam divreiz nav jāizlej dusmas. Viņš ir taisns, nevis dubultā, kā saka, jātaisno cilvēks. Šis aizvietojušais upuris Kristus aizvietoja grēcinieku. Kā jūs teicat, mēs šodien vairāk varbūt parunāsim tā teoloģiski, lai iedziļinātos tajā, ka Dievs tiešām nedusmojas, jo daudz es ievērojis, ka cilvēki tā jūtas un domā, ka tie, kas ir piedzimuši augšienes, ka viņi jūtas, ka Dievs ir dusmīgs uz viņiem, ka viņš ir neapmierināts, un tam līdzīgi, bet tie ir vēlna meli. Un vēlns grib, lai vēlni galvenie meli, kā es jau teicu, ir Dieva, izbojāt Dievu raksturu, sabojāt Dievu raksturu, tā kā mūsu acīs padarīt Dievu par sliktu tēvu, ka viņš ir neapmierināts tāds, kā mēs bieži esam pieraduši, mūsu zemes tēvi ir bijuši. Un
teoloģiski, mēs redzam, tas ir pavisam citādāk. Un 2. korintiešiem 5:21 ir teikts tā: to, kas grēka nepazina, viņš mūsu labā darīja par grēku. Tātad mūsu grēks tika pārvietots uz Kristu. Kristus taisnība tika pārvietota atkal uz mums. Tā bija tāda kā apmaiņa. Kristus paņēma mūsu grēkus, un mēs paņēmām Kristus taisnību. Un tagad mēs esam, kā Bībele saka, mēs esam taisnība Jēzu Kristu. Mēs esam absolūta taisnība. Ja Dievs dusmotos uz ticīgo, viņam būtu tad sanāk arī jādusmojas uz Kristu, jo ticīgais ir ietērpts, kā rakstīts Kristus taisnībā. Tas ir teoloģiski neiespējami. Derības ietvarā mēs esam Kristū. Mēs esam vienībā ar Kristu. Teoloģiski viss balstās uz šo vienu patiesību. Mēs esam Kristū. Tas nav tā kā simbols, tā ir pilnīgi juridiska un garīga realitāte. Kristus stāvoklis ir vienlīdzīgs ar ticīgā stāvokli. Tas ir teoloģiski, absolūti juridiska realitāte. Dieva attieksme pret Kristu ir vienlīdzīga Dieva attieksme pret ticīgo, tātad pret Dieva bērnu, kas ir piedzimis no augšienes. Dievs nedusmojas uz Jēzu, un tā kā, ja mēs esam piedzimuši, ja mēs esam Kristū, ja mēs esam piedzimuši no augšienes, viņš arī nedusmojas uz mums. Ja mēs runājam par svēttapšanu, un tas ir normāli, ka mēs tiekam attīrīti, ka Dievs pie mums strādā, un tā ir jābūt, un mums jāiet no svētapšanas uz svētapšanu. Bet tas nav sods, tā galvenā doma, tas nav sods. Tā ir tēvišķa audzināšana, un daudzi jauc Dieva audzināšanu ar Dieva dusmām. Bet teoloģiski tie ir divi pilnīgi citādi jēdzieni. Dievs soda bezdievīgos, bet pārmāca bērnus. Šeit mums ir, es domāju, jāieklausās. Dievs soda bezdievīgos, bet pārmāca bērnus. Kā Ebrejiem 12:6 teikts, ko tas kungs mīl, to viņš pārmāca. Un pārmāca ir vienāda ar tādu vārdu kā veidošana. Dievs mūs veido, Dievs pie mums strādā kā tēvs, arī zemes tēvs, mīlošs zemes tēvs, grib, lai viņa bērni izaug, kā saka, mīloši, lēnprātīgi, dāsni. Un līdzīgi arī mūsu debesu tēvs mūs māca, pārmāca, bet tās nav dusmas, viņš to nedara dusmām. Un ko nozīmē dusmas? Dusmas ir vienāds sods par vainu. Un, kā jūs teicu, teoloģis Dievs uz saviem bērniem, uz jaunpiedzimušiem jaunajā darībā nedusmojas. Ticīgajiem vaina ir noņemta, tāpēc pārmācība nav dusmas, tā ir mīloša formēšana. Dievs mūs veido, Dievs mūs māca, pārmāca un notiek dažādas situācijas, bet tas nav dusmu vadīts. Es zinu, ka citreiz arī zemes tēvi mēdz pārmācīt savus bērnus, bet ja tas ir dusmās, tas vienmēr ir ļoti, es teikšu, nepareizi darīts. Ja mēs pārmācam savus bērnus, mēs to darām ar mīlestību. Sakot, tā nedrīkst darīt un tā drīkst darīt, bet ja emocijās to dara, tad var sadarīt daudz muļķības. Tā kā grēks ir tiesāts Kristū, Dievs vairs neizturās pret tevi kā tiesnesis, bet viņš izturās pret tevi kā jau tēvs. Derības struktūra, jaunā derība nav kā vecā derība. Tad, ja Jesajas 54, 9 un 10 skaidro, mana miera derība neļodzīsies. Vecā derība balstījās uz paklausīšanu. Jaunā derība balstās uz šo stūrakmeni Jēzu Kristu. Vecajā derībā varēja tikt lausta. Jaunā derība nevar tikt lausta, jo tā balstās nevis mūsu paklausībā, bet Kristus paklausībā. Dusmības doktrīna. Dievs dusmojas uz grēku, bet ne uz taisnotajiem. Jā, un, protams, Dievam nepatīk grēks, Dievs ir pret grēku, un arī mēs paši, mēs zinām, mums nepatīk grēks un tam līdzīgi.
bet viņš nav pret saviem bērniem. Jaunā derība ir ļoti skaidra. 1. Tesaloniķiešiem 5:9 ir teikts, Dievs mūs nav nolicis dusmībai. Teoloģiski bezdievīgajiem, ir dusmas, ticīgajiem žēlastība. Ir divu, teiksim, tā kā telpu teoloģija. Ticīgais vairs neatrodas dusmības telpā, Kristus iznesa dusmas ārpus nometnes. Ebrejiem 13:12 tur teikts, tu atrodies Kristū. Dievs vairs nepiemin grēkus, tas ir juridisks lēmums. Ebrejiem 8:12 teikts, viņu grēkus es vairs nepieminēšu. Vārds nepieminēt nav tikai aizmirst, Dievs neaizmirst kā cilvēks. Tas ir juridisks termins, kas nozīmē, es neuzrādīšu grēku vairs tiesas kārtībā. Ja Dievs neuzrāda grēku tiesā, viņam nav pamata dusmoties. Un secinājums, Dieva mūžīga attieksme pret tevi ir mīlestība, nevis dusmas. Un teoloģiski ir skaidri, ka grēks ir izpirkts, dusmas ir izlietas, tiesiskums ir apmierināts ar Jēzu Kristu, taisnība mums ir piešķirsta, Kristus ir nesis visu sodu, visu grēku pie krusta Golgātā, kā bezvainīgs jērs pieņēma visus mūsu grēkus, lai mēs varētu pieņemt visu viņa taisnību. Un tāpēc tu esi un es, tas, kas ir pieņēmis Jēzu Kristu kā savu kungu, mēs esam viņa taisnībā. Dieva attieksme nav balstīta mūsu svētāpšanas procesā, bet Kristus gatavajā darbā. Es nesaku par to, ka mums nevajag iet šo svētāpšanas procesu. Dievs mūs pats audzina un Dievs kā tēvs mums māca un ved šajā procesā, bet pa lielam visu darbu izdarījis ir Kristus pie krusta, kas paņēma visus mūsu grēkus. Mēs nekad uz šīs zemes nespēsim būt pilnīgi taisni, bet mēs varam pieaugt mīlestībā, lēnprātībā, visai šajos gara augļos. Tāpēc Dievs var likumīgi un taisnīgi un mūžīgi sacīt, galvenā tēma, ko es gribu šodien pateikt, ir tas, ka Dievs saka, tas Dieva vārds, es vairs nedusmošos uz tevi. Šis nav emocionāls solījums, tas ir derības, upura, rekonciliācijas, teoloģijas kulminācija. Tāpēc, mīļie, es esmu kaut kur runājis par šo tēmu un stāstījis vairāk, bet es nekad nebiju tā teoloģiski izgājis cauri šiem punktiem, kā tas ir, un man tas bija pašam interesanti saprast, jo tās bija viens no lielākajām arī maniem uztraukumiem, bailēm, ka Dievs ir neapmierināts, ka Dievs dusmojas un ka Dievs man soda. Tā tas nav. Dievs viss sods ir uzlikts uz Jēzu Kristu. Jā, ir bezdievīgie, ir tie, kas nav pieņēmuši Kristu. Es nerunāju par šiem cilvēkiem. Es runāju par tiem, kuri ir piedzimuši no augšienes, kas ir Dieva bērni, kas ir mazgāti šajā svētā jēra asinīs, kas tika nokauts par mūsu grēkiem pie Golgātas krusta. Uz šiem cilvēkiem, uz šiem Dieva bērniem attiec šie panti, Jesejas 54, 9 un 10 pants. Vēlreiz nolasīšu. Tas notiks kā Noas plūdu laikā, kā es toreiz zvērēju, ka Noas ūdeņi vairs nepārplūdinās zemi. Tā es tagad zvēru. Iedomājieties, Dievs saka, es tagad zvēru, uz tevi vairs nedusmošos un tevi nerāšu. Dievs ne tikai nedusmojas, viņš saka, viņš zvēr. Dievs saka, es zvēru, es tevi nerāšu, es uz tevi nedusmošos. Un 10. pants, šis brīnišķīgais pants, viņš saka, lai arī kalni atkāptos, lai kas notiktos uz pasaules, lai pakalni sakustētos, viņš saka, bet mana žēlastība neatkāpsies no tevis, un mana miera derība nešķobīs. Kas nozīmē mana miera derība? Šī ir jaunā derība, un mana miera derība nešķobīsies. Jaunā derība nevar šķobīties, tāpēc, ka šis stūrakmens
ir Jēzus Kristus, kurš visu piepildīja pie Golgātā, pie krusta, mirstot kā nevainīgs jērs par visiem grēkiem, par visu pasaules grēkiem. Un ik viens, kas tic, var pieņemt šo grēku piedošanu un iet šajā žēlastībā, iziet no tiesas tur, kur Jēzus ir paņēmis tavu tiesu. Tāpēc, ja tu tagad klausies, mīļais dārgais klausītāji, un tu varbūt neesi pieņēmis, lai Jēzus Kristu, vai tu nezini, vai tu esi drošībā, tad vienkārši kopā ar mani var šobrīd pielūgt un teikt: mīļais debes Tēvs, es atzīstos savos grēkos, es atzīstos, ka es esmu grēcīgs, ka es esmu darījis daudz nepareizas lietas, bet es ticu uz Jēzu Kristu. Es ticu uz to, ka Jēzus Kristus ir kungs, glābējs un pestītājs. Viņš nomira Golgātā par maniem grēkiem. Es pieņemu viņa taisnību. Es pieņemu viņa šo upuri, un viņš ir mans kungu kungs, un viņš ir mans ķēniņš. Viņš ir mans Dievs. Un pasaki to vienkārši saviem vārdiem, klusi pie sevis, vai šobrīd atkārtoties man. Es vienkārši vairākas reizes vienkārši runā uz šos frāzes, ka Dievs, tu esi mans kungs, es atzīstos savos grēkos un mazgā mani savās asinīs. Es gribu iet tavā ģimenē, es gribu piedzimt no augšienes. Un Dievs ir taisnīgs, kā ir rakstīts. Ik viens, kas atzīstas savos grēkos, Dievs ir taisnīgs, ka viņš viņu šķīstī, mazgā un pieņem savā ģimenē. Kad mēs atzīstamies savos grēkos, Dievs ir taisnīgs un mūs arī šķīstī, mazgā, un mēs varam justies droši, kad mēs nenāksim vairs tiesā, pār mums vairs nebūs sods, tāpēc, ka visu sodu ir uzņēmies kungs Jēzus Kristus. Un tie, kas nav pieņēmuši Jēzu Kristu, viņi jau paši ir zem soda. Tāpēc, mīļie, vienmēr apzināmies, ka Jēzus Kristus ir mūsu taisnība. Jēzus Kristus ir tas, kas mūs taisno. Tāpēc, mīļie, lai Dievs uz bagātīgi svētī Jēzus Kristus vārdā. Amen.